Jā, labdien, cienījamie kolēģi, deputāti, nodaļu vadītāji un visi skatītāji. Ir klāta augusta mēneša Saulkrastu novada domes kārtējā sēde. Mums priekšā deputātiem Namejas sistēmā ir darba kārtība un materiāli. Lūdzu, cienījamie deputāti, ir kādi papildinājumi pie darba kārtības? Ja nav, tad lūdzu Namejas sistēmā nobalsot par darba kārtības apstiprināšanu, kas mums šodien ir ar 30 jautājumiem. Šodien piedalās klātienē Zoomā, pareizāk sakot, 13 no 15 deputātiem, un 2 deputāti ir devušies uz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkoto konferenci Rojā, proti Andris Gulpiņš un Oksana Vanaga. Līdz ar to viņi klāta nav domas sēdē. Lūdzu nobalsot par darba kārtību vēl Liepinkungs no Zoņas kundze. Guntis vēl. Vai mēs varam no Guntas pieņemt vārdisku balsojumu, atcīmredzot kādu aizķere ar internetu savienojumu? Jā, protams, pieņemam. Tieši. Gunti, vai tu mūs dzirdi? Jā, nu tad darba kārtību apstiprinām ar tiem, kas ir slēdz balsošanu. Atsimot, internets kavējās ar 12 par, pret atturās nav, darba kārtība apstiprināta un ķeramies klāt pie nākamā darba kārtības jautājuma. Pašvaldības izpildirektora ziņojums par iepriekšējo domas sēžu jautājumu risināšanu. Jā, paldies. Labdien visiem! Gribētu deputātus painformēt, kad iepriekšējie domas uzdevumi uzdotie ir izpildīti. Atsevišķos punktos ir vēl, protams, procesā līguma noslēgšana, bet pārējie visi ir izpildīti un attiecīgi painformēt par darbiem, kas mums uz doto brīdi notiek novadā. Proti, mums ir nodots eksploatācijā aģes turpinājums, gājēji pārējais. Turpinās darbi pie pārējais no baznīcas uz Liepielu. Iespējams, tur būs pagarinājums attiecīgi uz to, ka būvnieks informē, kad gaismas ķermeņus nevar laicīgi piegādāt, jo rūpnīca kavē piegādi. Par stāvlaukumu, cik man informācijas vēl nav nodots eksploatācijā, bet darbi ir pabeigti. Un attiecīgi turpinās remontdarbi sociālās dienesta paredzētajām telpām un attiecīgi turpinās darbi arī Smilšu ielā 7, kā arī noslēgt līgumi 2 gājēju ietvēm, skolas un Leona Paegles iela un attiecīgi arī Kalniņa ielas posms ir paredzēts mainīt segumu. Tas ir īsumā. Ja par būvēm, ja Gunts pats pieslēdzies, tad šeit arī ierakstīts ir jautājumos, proti, vai ka iepriekšējā sēdē ir saprasts, ka iespējams varētu būt sadārdzinājums Baltikina telpu pirmā stāva atjaunošanas projektā.
par šo jautājumu? Jā, varu paskaidrot, kad gan vienā, gan otrā objektā, respektīvi Ainaža iela 10, gan sacdienas telpu ēkām ir neparedzēts, bet ir parādās papildu darbi, un attiecīgi arī Smilšu ielā 7 ir parādās uz doto brīdi, protams, pieejami man tikai apsekošanas akti, kurus ir parakstījis gan būvniecības, gan būvnieks par iespējamiem papildus darbiem, bet ņemot vērā to, ka mums ir paredzēts rītā gan vienā, gan otrā objekta būvsapulces, tad visticamāk mēs uzklausīsim argumentāciju, kas ir šie par apjomiem, vai tie bija paredzēti esošajos līguma ietvaros, vai tie ir neparedzētie, konstatētie pie demontāžas darbiem, un tad analizēsim, un, protams, tad arī skatīsimies. Patreiz man nav provizorisks pat izmaksas, kādas tas varētu būt gan vienā, gan otrā objektā. Ainaža ielā 10 tur nedaudz esam solis priekšu, tur esam lūguši būvniekam iztāmēt esošās pozīcijas, kuras uzskatījām pa vajadzību, ko vajadzētu pie reizes izdarīt, kas nebija apjomos. Par Smilšu ielu pagaidām vēl nevar komentēt. Varēšu kaut ko pateikt pēc būvsapulces, kas notiks rītā. Sakiet, lūdzu, kādā veidā tiek lemts par to vienu vai otru papildus darbu veikt vai neveikt, un kas lemj? Attiecīgi, tas, kas ir pielemts, pilnīgi nekas vēl nav. Šī gadījumā ir iezīmēts, gan kurā piedalās būvsapulcē noteikti domas darbinieki, un attiecīgi ir priekšlikumi, tad tālāk tas tiek lūgts būvniekam iztāmēt, un tad tālāk lēmums jau tiks pieņemts, vai tam vispār ir finansējums, un attiecīgi, vai mums tie darbi ir iespējams īstenot. Vai tas ies caur komitejām? Caur komitejām? Ja caur komitejām tas ies tad, ja šī gadījumā konkrēti remonta darbos vai būvdarbos nebūs iespējami atrast līdzekļu. Skaidrs, paldies. Jūs iepazināties Liepiņa kunga priekšlikumiem, komentāriem, jautājumiem? Jā, iepazinos. Protams, es neesmu ziņotājs, bet izpilddirektors, kas sniedz ziņojumu, tas ir viens, ko gribēju nokomentēt. Un, attiecīgi, visticamāk, es varu, man liekas, ka es jau atbildēju, tas ir uz pēdējiem jautājumiem. Iespējams, tur dažus jautājumus, ticamāk, varēs nokomentēt otrs izpilddirektors, un tad par finanšu jautājumiem visticamāk. Te es saprotu, ka ir par to SES komunālo saimniecību viens no tiem būtiskākiem jautājumiem, par cik Liepiņa kungam ir tehniskas problēmas, tad varbūt... Protams, pagaidīsim, kad... Es esmu viss dzirdā. Labi. Ir labi dzirdu jūs, jā. Un redzu arī. Tad varbūt klātienē uzdodat jautājumu. Varbūt Raimonda vai komunālas saimniecības vadītāja var nokomentēt, kāda šobrīd ir situācija ar komunālas saimniecības jautājumiem ar sēju. Vai ir jau kādi? Bet, protams, tas ir kopumā par pārvaldību, tas būs vēl starposms. Atgādināšu, ka tātad mums ir jāpārņem un jānovērtē esošie līdzekļi, lai tos pamatlīdzekļi, lai tālāk tos nodotu komunālas servisam. Bet savukārt komunālas servis šobrīd gatavojās šo te pārvaldīt fiziski, šos te īpašumus. Raimond, ir kāds komentārs par šo? Nē, mans komentārs šajā gadījumā nebūs, jo tiklīdz ūdens saimniecība būs novērtēta, tā būs ieguldīta Saulkrastu komunālās servisa pamatkapitālā, tad arī mēs to saimniecību uzraudzīsim un redzēsim, kas lācītim vēderā. Un tālāk varēsim sadarboties ar visiem sējas cilvēkiem, tāpat kā ar komunālās servisa cilvēkiem. Man ir sajūta, ka nav plāna. Vai ir konkrēts plāns, vai ir konkrēta skaidrība, kā norisināsies šī te pārēja ar datumiem, ar procedūrām, ar visu pārējo? Tiklīdz būs veikts mantiskā ieguldījuma novērtējums ūdens saimniecībai, tad arī reāli taps plāns pārējām lietām. Pēc 5 gadiem? Pēc 5 dienām, aptuveni kaut kādam plānam jābūt par datumiem.
Jurģi, es neveicu šo te maniskā ieguldījumu novērtējumu līdz ar to. Nu, es saprotu, bet jūs pārvaldat procesu, vai jums jāinicē, vai jājautā izpildu. Ok, tad varbūt izpildirektora kungs var atbildēt uz šo jautājumu. Kad tas tiks veikts? Jo pašlaik ir viens gaida uz vienu, otrs uz otru, un skaidrības nav. Man vismaz. Jā. Kolēģi, drīkstu? Protams, lūdzu. Jā, es nedaudz precizēšu. Ja? Problēma, kāpēc šāds jautājums ir radies? Tāpēc, ka mums nav cilvēku resursu. Un šobrīd, 31. datumā, iespējams, kad tas, kas pārziņ šo saimniecību, aiziet projām. Iespējams, ka viņš šo darbu neturpinā. Viņš ir iesniedzis atlūgumu. Tātad, kas notiek ar šo saimniecību, ja līdz 1. septembrim apstiprina nekustamā īpašuma pārvaldi, tad vai ātri tas pārņem? Jo tas nav tā, ka kaut ko pārņemt. Ir ūdens atļaujas, visas attīrīšanas atļaujas, visas gāzes. Šobrīd mēs tā kā guļam un gaidām, lai tie cilvēki, kas pēdējais palicis, lai aiziet laikam, jo nebūs kas nodod. Ir jāsaprot, tā lieta ļoti nopietna. Tas tā nav vienkārši. Un tāpēc es esmu uzdevusi jautājumu arī izpildirektoram, kad kādā veidā tas tiek darīts. Es zinu, ka šobrīd gatavo vērtēšanu, īpašumu vērtēšanu. Kam? Ūdenim, kanalizācijai, bet ir problēma. Es neiedziļināšos. Jums ir labi to saprast, kad ir liela problēma un viņi var beigties ļoti slikti 2. septembrī. Raimonda, vai ir kāda vienošanās par darbinieku turpināšanu? Darba tiesisko attiecību vismaz nākotnē, lai būtu šis starp posms pārējais? Nē, man šķiet, šāds vienošanās nav. Jo man jau nav arī skaidrība, man nav resursu, ko strādāt, kamēr man nav pārņemta ūdens saimniecība, es jau nezinu, kādu datumu būtu. Nē, es domāju, tīri par darbinieku saglabāšanu. Nē, šeit ir būtiskais, kas šo saimniecību, ja pārņem jaunā nekustamā īpašuma pārvalde, bet konkurss beigsies vēl kaut kur septembrī, es neprognozēšu sekas pagaidām. Šobrīd mums ir 2 izpildirektori, attiecīgi par sējas jautājumiem, cik es noprotu, vairāk vai mazāk atbild Jākapsona kungs. Mēs notiek sarunas ar attiecīgo darbinieku. Es ceru, ka arī komunāls servisa vadītāji solīja ar viņu tikties un pārnāt un piedāvājumu, kāds var būt nākotnē, kas varētu būt izšķirt šīs te darbinieka iespēju iesniegumu par aiziešanu, atsaukšanu. Tas nozīmē, ka pārējais posmā, kamēr ir mums gan 2 izpildirektori, gan top nekustamā īpašuma nodaļa, šo te pārvaldīs šie cilvēki. Un tikko kā būs šis novērtējums, tad tas būs komunāls servis. Bet tad lūdzu komunāls servis tad vēlreiz tomēr klātienē ar šo cilvēku pārnāt, lai tas jūsu piedāvājums būtu tāds nākotnes piedāvājums, kas ļautu viņam izšķirties par to, ka vēl, jo es tiekoties ar šo cilvēku, saklausīju to, ka viņš ir gatavs nostrādāt vēl šo pārējais periodu, cik vajadzīgs mēnesi, 2, 3, līdzīgi kāds jau šobrīd turpināt darbu, un tad izskatīt šo te jauno piedāvājumu. Jā, paldies par atbildi. Es tikai gribēju vērst uzmanību, lai mēs nepienākam septembrī un nesaskaramies ar problēmām. Paldies. Jā, paldies. Vēl bija jautājumi par Melncilu ielu virzību. Man uz doto brīdi es precīzi nepateikšu, jo, diemžēl, ir drusciņa uz pāris dienām ir atvaļinājumā gan attīstības nodaļas vadītāji, gan arī administratīvās nodaļas vadītāji, kurā procesā uz doto brīdi ir par Melncilu ielu, ja mēs runājam par apdrošināšanu, tas bija par pašu ceļu seguma posmu, es pareizi sapratu?
Apdrošināšana saņemta. Tas viss kārtībā. Neliela summa, bet tālāk par pārējo. Jā. Normāls nesapratu jautājumu. Es atvainojos, tas bija mans jautājums. Jautājums ir par to, kāda tā tiesu virzība ir ar tiesas procesu. Mēs līdz tiesai vēl neesam tikuši. Neesam vēl tikuši, ok. Palikās pēdējo reizi, kā minējām, bija šī eksperta piesaiste, lai varētu veikt projektam ekspertīzi. Paldies. Tev vēl viens jautājums tev. Un nākamais jautājums. Es saprotu, ka ir noslēdzies iepirkums Lojā uz būvniecību. Kad plānojas uzsākt būvdarbus šogad vai nākamgad? Es domāju, ka te ir pietiekoši garš process, jo uz doto brīdi, jā, viņš ir noslēdzies, izvērtēti vēl pretendenti nav, ja nemaldos, bija 8, kas bija pieteikušies. Tālāk, cik es saprotu, tas ir paredzēts prioritārais kredīts, kurā nezinu, man tā liekas, ka šim gadam šis process, man liekas, ka nav iespējams. Tas ir tikai nākamajā gadā, mēs varam prasīt. Un, attiecīgi, jāgatavo vienkārši dokumenti ir un jāgaida, kad tāda iespēja pastāvēs. Jo mums bija, es nemaldos, arī šajā iepirkumā bija minēts šis laika posms, ja nemaldos 6 mēneši laika posms, pa kur mums ir jāmobilizējās un jāmēģina dabūt šis aizdevums. Un vēl viens jautājums, es skatos paralēli Facebookā uzdots jautājums par tarifiem 6 cilvēkiem uz siltumas pieļauju. Vai kaut kas tur plānojas mainīties, vai saglabāsies tāda, kāda viņa bija līdz šim? Zinu, varbūt var Guntars nokomentēt. Es tikai cik zinu kopējo globālo, ka gāzei celsies izcenojumi, bet vai tas visiem attiecās uz gāzes apkuru, varbūt Guntar, tu kaut ko nokomentēt. Pašlaik dotajā brīdī, kamēr komunāls servis nav pārņēmis šo saimniecību, ūdens tarifu pašlaik tamēr nāks tuvāk laiks, un mēs gatavosim jaunos ūdens tarifus atbilstoši apastošajām cenām gan uz gāzi, gan uz elektrību. Ir gan vienām, gan otram diezgan paliels pieaugums. Un, protams, kad saistībā ar šo prognozējās cenu pieaugums. Es gribētu mazliet papildināt. Šeit runa vairāk bija par siltumu. Attiecībā uz ūdeni 6 cilvēkiem šobrīd nekas nemainās. Šobrīd ir šīs 2 tarifu zonas, tā drīkst izteikties. Tātad saukristis zvejniecības, tas ir tas, ko regulē sabiedriskā pakalpojuma apstiprinātie tarifi, un 6 cilvēkiem tas, kas ir šobrīd apstiprināts. Un šobrīd paralēli darbosies šie 2 tarifi. Man ar regulātoru ir vienošanās par to, ka nākošajā gadā mēs vēl iesniegsim atskaites regulātoram, iesniedzot gan par sēju, gan par saulkrastiem, un pēc tam tad jau lūkosimies tālāk, kā darboties. Paldies, Toms. Jautājums par Smilšu ielu. Tur tām ir iespējams vēl kaut ko tur koriģēt, vai tas ir tā kā viss līdz galam? Man interesē, pieņemsim logi. Par logiem tur bija doma mainīt visus logus. Paldies. Es nesapratu jautājumu, ko nozīmē man bija doma mainīt logus. Es laikam nepareizi izteicu. Tur ir noslēdzies iepirkums un attiecīgi tiek veikti būvdarbi. Jā. Tad neko mainīt tur nevar. Pozīcija kaut kāda par logiem. Nē, kamēr logi nav pasūtīti, iespējams, un nav nomainīti, jautājums ir, kāds ir ierosinājums vai kādi priekšlikumi attiecīgi no tā. Tālāk arī ir iespējams komunicēt. Ja es saprotu, tur pamatojums bija, ka tie logi 2 kameru, un viņi nenotur tādu siltumu un gribās tos 3 kameru. Ja? Kur jūs ņēmāt tādu informāciju, ka viņi 2 kameru un netur siltumu izolāciju nav paredzēta? Mēs toreiz bijām tā kā ekskursijā un redzējām, ka tā kā 2 kameru. Tie logi, ja es domāju, pirmajā stāvā visi paredzētu mainīt pēc paredzētajiem normatīviem aktiem, kādi paredzēti. Tas ir 3 kameru logi, kas ir paredzēti visus nomainīt. Esošie nav 3 kameru, tās bija jautājums. Esošie 2 kameru.
Okay. Tom bija rosinājums, ka varētu saglabāt esošos logus, ja? Nu, jā. Kāpēc jāmaina uz 3 tām kamerām? Nu, pirmkārt, man liekas, tie ir jaunie normatīvie akti, kur pēc būtības prasa jau siltumizolāciju, kāda ir paredzēta. Un savādāk nemaz nav iespējams. Labi. Nu, ir jau pārbūve, nav jau neceļam no jauna. Kādā ziņā nav iespējams. Nu, tālāk ēka ir sabiedriska ēka un attiecīgi siltuma efekts. Es sapratu, jā, sabiedriska. Iespējams, ka tur ir šie te MK noteikumi, kas nosaka par ēku energoefektivitāti un attiecīgi veicot jebkuras pārbūves darbus un nododot ēku eksploatācijā, ir jāizpild zināmas prasības pret ieviestajiem normatīviem. Tas tā varētu būt. Nu, tad mums pusēks vispār ir jānojauc. Jā. Arī taisnība. Tā, lūdzu, vai vēl jautājumi izpildirektoram? Varbūt var arī paralēli otrs izpildirektors painformēt deputātus, kas mums ir sejas pusē, kādu darbu pabeigt un kādu vēl turpinās. Jā, lūdzu, Gunter. Jā, sejas pusē mēs nodevuši eksploatācijā multifunkcionālā velosipēdas pabežos. Viņa tika pagājušajā nedēļā atklāta. Tad mums ir pabeigušies 2 pašvaldības autoceļu tuvultās firmas apstrādi, tātad ceļam Murjāņa Beltis 2 kilometru garumā un Murjāņa veikals Jaunkrīmulda 1,71 kilometru garumā. Turpinās darbi pie autoceļa Jaunkrīmulda Baltmārtiņa. Tur pašlaik ir sagatavota virsma dubultai apstrādē. Pašlaik būvnieks gaida piemērs laika apstākļus, lai veiktu varētu šo virsmas apstrādi un pabeigt būvdarbus. Ir uzstādīti velotrenažieru sejas skolā. Praktiski ir nelielas atkāpes no specifikācijas. Viens trenažieris neatbilst, ko būvnieks uzņēmies, ir apņēmies sakārtot un nomainīt atbilstošu specifikāciju. Šodien tiks arī saņemta vēstule no veloceļa būvnieka par jālemj arī par iespējām projektā papildus darbiem. No veloceļa būvnieka ir saņemts iesniegums. Es nosūtīju viņu projektētājiem, lai dos skaidrojumu šiem konstatētajiem faktiem no būvnieka puses. Tiklīdz mēs saņemsim skaidrojumu no projektētāju un būvuzraugtāju, arī mēs varēsim veikt šos labojumus atbilstoši likumdošanai. Paldies, Māris. Normatīviem. Cik tālu ir sejas kultūras nama nodošana un viss, jo bija jau sen paredzēts, man liekas, tūlītās ir 1. septembris, un vai viņš varēs, kad viņš varēs sākt darboties, man interesē. Sejas kultūras namām visi dokumenti ir iesniegti Būvniecības valsts kontroles birojā. Protams, kad ir dažas atkāpes, kuras kontroles birojas prasa, lai sakārtotu dokumentus, kas ir bijuši ar pirmo būvnieku, iepriekšējo būvnieku, nav viss kārtībā, tos jāsavērt kārtībā un gaidām uz Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumu un apsekojumu pieņemšanu eksploatācijā būs. Un provizoriski tas būs kad? Nu, provizoriski mēs tā skatāmies, runājam, ka varētu būt, ka tas būs septembra vidū. Kā šobrīd veicās ar mūzikas skolas iekārtošanos jaunajās telpās? Mūzikas skola pašlaik vēl paliek vecajā telpā, sporta centrā, un tiklīdz būs iespējams, tā tiks pārcelt uz Vojskultūras. Labi, paldies. Raivo, lūdzu. Ināram būs jautājums, par ko tika Melncelīlā saņemta apdrošināšana? Tā ir garantijas, bankas garantijas naudas 10%, ja es nemaldos, no kopējā ceļa posma summas, ko ietur garantijas laikā, ja gadījumā būvnieks nespēja pildīt savas saistības. Paldies. Ļoti maza summa. Kas faktiski steidza bedrīšu lāpīšanu. Vienam gadam. Paldies, Guntis. Nedzirdam, Gunti?
Pie jautājumiem, es atvainojos, man bija atslēgts. Pie jautājumiem man ir ierakstīts. Tātad par SEIS skolu un sporta centru mums tā kā laikam vajag tomēr to lēmumu pieņemt, ka viņus apvieno, jo šobrīd mēs nevaram sniegt pakalpojumus nekādus sporta centrā, jo mums tā kā nav vēl pilnvarotās personas, kas var rīkoties ar kases aparātu. Attiecīgi ar direktoru nav noslēgts līgums un direktori attiecīgi nevar izdot rīkojums. Tie 2 mēneši tur mēs bremzējam. Un tad vēl ir tā pašvaldības kase. Nu, tur tā kā tagad kaut ko moka, un kas notiks ar skaidru naudu? Vai tad viņi varēs vai nevarēs, vai jāsamierinās ar to, ko pirms reformas finanšu daļa paziņoja, ka nebūs skaidra nauda? Kā būs? Ieva, vai par šo ir komentāri grāmatvede? Ieva, Renes mūs dzird? Runāt, bet man neizdodās. Jā, mēs dzirdam tevi. Ieslēdz mikrofonu, tikko izslēdz mikrofonu. Ieva, vajag ieslēgt mikrofonu, tad mēs tevi dzirdētu. Jā, dzirdam. Atkal nedzirdam. Tur jāpiespiež mikrofonu ieslēgt. Tur acīm redzot, ir vienkārši nostrādā ar aizturu šī sistēma jānospiež, jāatlaiž un jāpagaida. Es nesaprotu, ko es daru. Jā, dzirdam tevi, Ieva. Tagad dzird, jā. Es trešo brīdi jau saku, ka es esmu Jolantas vietā, uz viņas slimības laiku viņu aizvietoju. Un man tā informācija tātad, manā rīcībā ir tāda, kad bija nolēmts, ka SEIS kasē skaidra nauda nebūs, tad tiks noslēgts līgums, un jau laikam ir tiks noslēgts līgums ar Latvijas pastu, kas iekasēs skaidru naudu no cilvēkiem turpat tanī domas sētā. Un otra lieta, ka cilvēki varēs maksāt kasē ar postu terminālu ar norēķinu karti. Patreiz tā situācija ir tāda, kad es saprotu, ka tā pasta darbiniece ir atvaļinājumā, un tur nevar to skaidro naudu pieņemt laikam līdz septembrim. Un savukārt kasē, tur, kur ir tas termināls ar karti, tur var nomaksāt, un tur jau tas notiek. Visi cilvēki, kas ir nākuši un ar karti gribējuši maksāt, man ir informācija, ka to ir izdarījuši. Protams, ka meitenēm pagaidām kasierē iet grūti ar to, jo viņa īsti nav apgūsti vēl grāmatvedības programmu, bet, tas ir tikai laika jautājums, cik ilgā laikā viņa apgūst, un katrā gadījumā tur nevajadzētu būt nekādām problēmām, jo nauda ienāk bankā, caur to postu terminālu tiek grāmatvedības programmā nogrāmatota, un tad, tur var, un kvīti cilvēkiem tiek izdotas par to, ka viņi ir samaksājuši, un, tā mocīšanās, kā Liepiņa kungs saka, jā, viņi droši vien būs kaut kādu brīdi, kamēr tas cilvēks apgūs kārtīgi to programmu. Vēl kāds jautājums? Paldies. Atbildi saņēmu, skaidra nauda nē. Paldies. Paldies. Lūdzu, jautājumi. Lūdzu, pieņem zināšanai izpilddirektoru ziņojumu un ķeramies klāt pie pārējiem dienas kārtības jautājumiem. Un kā nākamais ir par īpašumu zemes ierīces. Jā, Nē, es par to skaidro nav, tas sanāk, ka bezmaz vai ies uz trenižieru zāli un gribēs samaksāt skaidrā naudā. Nē, iet runa par domu, Liena, iet runa tikai par domas tēlu. Jā, bet... labi, jā, skaidrs, viss labi atvainoju. Viss skaidrs. Skolā varēs. Tā tad vēl Raimo kaut ko grib teikt?
Jā, es tomēr par to skaidro naudu, vai tiešām nav iespēja rast risinājumu, jo cilvēki dzīvo laukos, kuriem varbūt vienam otram nav nemaz bankas kartes, bankas konta, un ja par pašvaldības pakalpojumu viņš ir pieredzis maksāt ar skaidru naudu, vai tiešām ir problēma uzlikt kases aparātu tur? No 1. septembra varēs maksāt, jau varēja maksāt, vienkārši aizgāja Latvijas pasts atvaļinājumā. Skaidrs, paldies. Domas ēkā ir Latvijas pasts, kuram starpība apmaksā tad pašvaldība par šo maksas pakalpojumu. Atslēgas līgums, lai nebūtu šis te par pakalpojumu jāmaksā iedzīvotāji. Bet, protams, ja ir vēl kādi citi risinājumi, vienmēr esam gatavi arī izskatīt labākos risinājumus un nekas nav akmenī kalts. Lūdzu, tātad nākamais jautājums par īpašuma zemes ierīcības projektu izstrādi Kastaņu iela 4. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts atļaut izstrādāt šim nekustamajam īpašumam zemes ierīcības projektu. Vai ir jautājumi, lūdzu, kādu par šo? Lūdzu, atļaujam, nobalsojam. Paldies. Par 13, pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par adreses maiņu un adreses likvidēšanu Silmals ciemā. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi par šo? Pat cik mēs esam kopumā ļoti daudz, un arī pa vidu noteikti vadītāji man ekrānā ir, tad, ja es nepamanu kādu, kurš pacēls rociņu, tad vienkārši lūdzu ar balsi dodiet ziņu, lai es, ja manas divām uzpusēm ir gan ekrānā, gan 3 ekrāni praktiski. Paldies, par 13, pret atturās nav. Nākamais jautājums par īpašuma zemes ierīcības projektu izstrādi. Annas Priežu iela 11 Mūrjāņi. Tad ir saņemts iesniegums. Un ir sagatavots lēmuma projekts atļaut izstrādāt šiem nekustamiem īpašumiem Annas un Priežu iela 11 zemes ierīcības projektu. Lūdzu, vai jautājumi? Ir komentārs, mūs arī tiešraidē vēro iedzīvotāji, un es gribēju paskaidrot, ka visus šos te jautājumus mēs esam iepriekš skatījuši komitejās, tāpēc nevajag brīnīties par to, ka daudzos jautājumos mums nav komentāri vai jautājumi, jo tie jau ir apspriesti komitejās. Paldies. Jā, nu pēc būtības domas sēde ir tehniska vai juridiska procedūra, kur tiek izskatīti visi tie jautājumi, kas iepriekš ir tikuši skatīti komitejās, par kuri ir izdiskutēti un kuri ir ieguvuši pozitīvu virzību, lai deputāti viņus galīgajā lasījumā apstiprinātu domas sēdē. Lūdzu, nobalsot. Juris Santa. Paldies. Par 13. Pret atturās nav atļaujam uzsākt zemes ierīcības projektu. Nākamais par lietošanas mērķu noteikšanu. Brakšķi. Sagatavos lēmuma projekts zemes vienībai 0,2 hektāra platībā. Īpašumā Brakšķi. Noteikti lietošanas mērķi. Maģistrālās elektropārvades un sakaru līnijas un maģistrālās naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes, ūdens saurogadiem saistīto būju, ūdens ņemšanas un ūdeņu atrīšanas būju apbūve. Kods 1201. Atbilstoši SIA Tele2 iesniegumam. Lūdzu, jautājumi. Lūdzu, nobalsot. Māris. Paldies.
Par 13 pret atturās nav, lēmums pieņemts. Tev 2 iesniegumam pozitīvs. Nākamais par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Klīnslejas 1 Murijā. Tātad Rīgas Mednieku birojas ir izstrādājis zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Klīnslejas 1. Un tātad zemes vienībai Klīnslejas 1 noteikts lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve, platība 0,607 hektāri, savukārt vienībai numur 2 ar adresi Baltie Ozoliņi 0,220 hektāri, arī šāds paskaidrošanas mērķis. Individuālo dzīvojamo māju apbūve. Lūdzu, jautājumi. Lūdzu, nobalsot. Paldies. Par 13 pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par lietošanas mērķu noteikšanu gaismā. Tātad zemes vienībai gaisma 52,53 noteikts lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve. Un tātad šis zemes gabals tika apvienots ar adresi gaismas 52. Lūdzu nobalsot. Guntis. Es atvainojos, kaut kas man ir parādījis. Gaismas ielai tupu. Tā. Jā, nu droši vien tad pieņemam balsojumu, tad internets droši vien, ka raustās, ja, tad varbūt lietus gāž, varētu tā būt, jā. Vārdisku balsojumu tad varam pieņemt, tad par Gunti. Par, jā. Paldies. Tā tad, nu, faktiski nobalsojuši sistēmā ir tāda 12 cilvēki, bet arī Gunts tad vārdiski nobalso par. Paldies, lēmums pieņemts, pret atturās nav. Nākamais par adreses piešķiršanu Lojā, Salkalnu. Tātad piešķirt adresi nekustamam īpašumam ar kadastru numuru minēto un jaunbūvēju Salkalni, Loja, Sejas pagasts, Salkas novads. Jurģis un Guntis, lūdzu nobalsot. Paldies. Par 12, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi Ladiņi. Varbūt es atvainojos, iepriekšējā bija par 12, kurš tur mutiski vai? Nu, tajā brīdī Guntim bija atslēgusies sistēma. Droši vien, ka Gunts arī vārdiski tad nobalso. Tieši tā. Par iepriekšējo lēmumu Gunts par, jā? Jā, par. Par adreses piešķiršanu. Jā, par zemes ierīcības projektu izstrādi. Jā, šeit droši vien, ka arī varētu būt komentārs no būvvaldes. Mēs komitejā šo jautājumu skatījām, varbūt arī kāds komentārs ir komitejas vadītājam.
jo faktiski mums šim īpašumam, vismaz daļai šai īpašumā, ir arī spēkā esoši izstrādāts detālu plānojums. Arti, vai tā ir? Vai Līga? Jā, ir spēkā detālu plānojums, bet principā es domāju, ka to detālu plānojumu vajadzētu atcelt, jo tas ierīcības projekts nesakrīt, dalība nesakrīt to detālu plānojumu. Tad mums šī gadījumā lēmuma projekts jāpapildina ar teikumu, kad atcelt tādu un tādu detālu plānojumu. Mums tas bija laiks, kad izdot detālu plānojumu apstiprināt kā saistošos noteikumus. Es pieļauju, ka uz nākošo sēdi tad jāsagatavo atcelt to detālu plānojumu un arī to saistošo. Viņš jāpieņem kā saistošiem noteikumi, ja viņi bija kā saistošie. Man jāskatās, vai tur bija kā saistošie. Bet tad jau mums, pēc man ieskat, mums spēkā vienlaicīgi divi nevis pretrunīgi, bet divi lēmumi par vienu. It kā nevarētu būt, tad mums šobrīd arī jāatliek šis, manā ieskatā būtu jāatliek arī šis jautājums un jāskata secīgi nākamajā domas sēdē, atcelt saistošos un pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projektu izstrādi. Es nezinu, ko juristi šajā gadījumā saka, bet manā ieskatā vienlaicīgi spēkā divi lēmumi, kas nav pretrunā, bet viņi nav it kā divi vienā, jo ir tiesas spriedums, kur ir noteikti reālā sadala šim īpašumam starp visiem īpašniekiem. Jā, bet faktiski par cik detālu plānam faktiski ir likuma spēks, viņš tā kā... Tieši tā, saistošie noteikumi tomēr ir zemākā līmeņa, bet normatīvais akts. Bet tai pašā laikā šis ierīcības projekts neskars visu to teritoriju, kas bija detālu plānojumā, vai tā Arti, Līga? Tieši tā. Jā. Tā kā arī šeit šāds kāzus, tad faktiski nāksies atcelt detālu plānu kaut kādā daļā, bet diezgan komplicēta situācija īstenībā. Principā, ja tur tie zemes gabali, kas ir sadalīti pēc detālu plānojuma, viņi jau var attīstīties saskaņā tālāk ar teritorijas plānojumu. Izmantošanu visu viņam kā teritorijas plānu. Teritorijas plānojumā jau tik ienest iekšā ir detālu plānu risinājumi. Jā. Bet tīri juridiski, vai mēs varam šobrīd ļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, neatceļot detālu plānojumu, tad... Detālu plānojumu sastāvā ir zemes ierīcības projekts, tagad izstrādā jaunu. Katrā ziņā līdz jauna ierīcības projekta izstrādē būtu jāatceļ tas vecais. Tad, es nezinu, šeit var papildināt, ja ir kaut tāds kompromiss, ir iespējams vispār sagatavot lēmumu projektu par lēmumu par detālu plānojumā atcelšanu. Es nezinu, bet... Tā kā, protams, vienā lēmā likt atļaut izsāt vienu un vēl pēc tam kaut kad lemt par otru dokumentu atcelšanu, ja viņi abi ir saistoši diezgan, Jā. Ko mums juristi saka? Mums juristi tur klausās? Halo? Loģiskāk, protams, būtu vispirms atcelt vienu un tad atļaut izstrādāt otru. Vai nolikt uz kādu termiņu, attiecīgi, vai mēs varētu šo jautājumu vēl septembrī skatīt? Vai arī varbūt, ka var noteikt termiņu līdz tādam un tādam datumam sagatavot būvvaldei atcelšanu, lēmumu par atcelšanu, un ar to datumu Būvvalde jau neko neatcels, tie ir saistošie noteikumi, kas ir jāpieņem ar domas lēmumu. Domas lēmumu, jā. Ar domas lēmumu mēs varam atcelt saistošos noteikumus. Jautājums, vai tas ir jāatliek uz mēnesi, vai to var atlikt, tas ir cits jautājums, vai to būtu ārkārtas sēdē jāatliek saistošie noteikumi. Bet tas, kas sadalīt divos termiņos, tā idejiski. Lai viņi nepārklājās. Ja šeit var paredzēt, ka lēmums stājās spēkā pēc detālu plānojuma, pēc lēmuma pieņemšanas par detālu plānojumu atcelšanu? Ideāli manā ieskatā. Tad papildinām ar šādu, ka lēmums stājās spēkā pēc lēmuma pieņemšanas par detālu plānojumu ladiņi un kāds tur bija tas kalnladiņu nosaukums atcelšanas.
To ieliekam kā 3. punktu un 4. atstājam lēmumu var pārsūdzēt 1 mēnešu laikā. Jā. Labi. Kolēģi, dzirdam mani? Dzirdam, jā. Jā, man jautājums, kā tur bija to? Es nedzirdu, vai visi nedzird? Es arī nedzirdu. Gunti, kas tur bija ar servitūtu, varbūt tu domāji? Katrā ziņā detālu plānojumu risinājumiem vajadzēja būt ienestiem teritorijas plānojumā, tā skaitā arī saknējām līnijām. Vai ne, Līga? Saknām līnijām. Kolēģi, es saprotu, ka nedzird. Tagad dzirdam, Gunti. Man jautājums bija, cik es atceros, tur bija tiesas lēmums. Uz tiesas lēmumu pamata tiek dalīts īpašnieks savstarpēji. Vai mēs to respektējam, vai mēs ejam savu ceļu? Ne, mēs respektējam, uz tā pamata mēs arī pieņemam lēmumu. Vienkārši apakšā ir cits dokuments ar likumu spēku, kurš mums ir jāceļ. Tā kā mēs respektējam un to visu saliekam vienā lēmuma projektā. Tātad. Paldies, sapratu. Bet detālu plānojumā noteikti tās saknās līnijas Līga tad pārst uz. Tās līnijas bija uzliktas, jā. Jā. Labi, paldies. Tad Krastīnas kundze ir precizēts. Ir skaidrs par precizējumu. Tad tiek ienests jauns punkts par to, ka stājās spēkā lēmums pēc domas lēmuma pieņemšanas par detālu plānojuma atcelšanu minētai teritorijai. Un secību samainīsim, ja? Tad 4. aizies kā 5. un 5. kā 4. Ja? Jā. Lūdzu, vēl 2 nav nobalsojuši. Gunts, Māris. Es nevaru tātad es par. Es atbalstu, ja man dzird. Jā, paldies, Māris. Tā ir nobalsojuši. Paldies. Tātad par 12 un arī Gunts kā 13. arī ir par. Mutisks balsojums. Paldies. Nākamais jautājums, lēmums pieņemts par lokālu plānojuma jaunu astras redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Šeit ir kāds komentārs no Būvvaldes puses par izstrādāto lokālu plānojumu. Lokālu plānojums paredz sadalīt 1200 zemes gabalus. Atrodās viņš, ja zināms, kur ir kooperatīvs līča tajā teritorijā. Ir saņemt visi tehniskie noteikumi, redakcija izstrādāt, var nodot publiskai apspriešanai. Tātad tur pa vidu tiek veidots jauna iela kā transporta teritorija, ja? Jā. Jo tur aiz tā vēl ir zemes gabalas veidots. Un lokāla plānojums tajā laikā paredzēja, teritorijas plānojums bija ar citu zonējumu, ja? Ar lielāku zemes gabalu, lielākiem zemes gabaliem. Platību, ja? Jā. Jā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Redzu, lūdzu nobalsot par nodošanu lokāla plānojumu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šeit valsts vides dienas nebija nekādas pretenzijas izteicis, vai tie bija vispārīgi noteikumi? Saņemts ir, bet viņi
izdeva tehniskos nosacījumus un sākotnēji ietekmes uz vidi neprasīja ietekmes. Paldies par 13. Paldies. Nododam publiskai apspriešanai. Nākamais jautājums par izmaiņām nekustamo īpašumu apsakošanas komisijas sastāvā. Tātad šobrīd mums ir paredzēts sagatavots lēmuma projekts izveidot nekustamo īpašumu apsakošanas komisiju sekojošā sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs Gunis Liepiņš, komisijas locekļi Ārtis Blankenbergs un Toms Tūrlais. Vai ir kādi jautājumi par šo? Paldies par uzticību. Vēl jau tikai būs to, jāgaida rezultāti. Jā. Tas tāds patīkams darbs. Tu vēl pasaka gods kalpot, jā? Tieši tā. Deputāts man balsot. Pamatā komisijas jautājums ir apsakot īpašumus būves, kas ir vide degradējošas, lai pašvaldība tālāk lemtu par minētiem īpašumiem paaugstinātā nodokļa 3% apmērā piemērošanu. Guns, tu atturies vai? Nē, es atturēšos šoreiz, jā, bet es atkal nevaru nobalsot. Iepriekšējā man izdevās. Tas internets tā lidinās. Paldies, tad balsošanu slēdzu. Liepiņa kungs atturās balsošanu. Paldies. Tātad par 11 pret nav, atturās Liepiņa kungs, nepiedalās arī viens no deputātiem. Paldies. Nākamais jautājums par grozījumiem 2021. gada sociālā dienesta budžeta plānā. Lūgums atbalstīt. Jā, tā tad ir precizēts sociālā dienesta vajadzības atbilstoši kodiem, samazināts vienā kodā un attiecīgi līdzekļi novirzīti citā kodā. Lūdzu, nobalsot. Mans balsojums mutisks par atbalstīt. Paldies, paldies. Jā, vēl arī Liena. Liena, vai tu mūs dzirdi? Jā, man dators te niķojās. Tūliņ vajadzētu, bet es pārta tā jau arī, jo es netieku atpakaļ. Toņi varbūt būs. Ir. Piedodiet. Tā tad slēdzu balsošanu. Liepiņa kungs balso. Paldies. Lēmums pieņems, pret atturās nav. Nākamais jautājums par Saldu novada vidusskolas amatu saraksta apstiprināšanu. Diemžēl direktora pienākumu izpildītāja Oksana Vanaka šobrīd nav domas sēdē klāt, tad viņa devusies uz Roju saistībā ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkoto konferenci. Vai ir jautājumi vai iebildumi par minēto sarakstu? Lūgums ir atbalstīts, komitejās skatīts. Apslūgums. Lūdzu, es atvainojos vienīgais, kā vai šajā amatu sarakstā jau ir arī papildus amatvieta sētniekam ap mazo skolu. Visticamākais, ka tā ir. Tātad mazai skolai adrese ir kāda Raiņielas adrese, ja? Raiņa 6. Man liekas, ka bija. Kur 14. pozīcija, jā. Amatvieta var būt šeit, lai mēs nekavētu jautājumu, bet es domāju, par šo mums jau budžeta ietvaros būtu jāpadiskutē. Tad pie šā mēs atgriežamies tad rītā
komitejā pēcpusdienā runājot par budžetu. Jā, taisnība. Paldies. Mēs šobrīd apstiprinām šo sarakstu. Ja? Skolas uzsāktu darbu. Māris, Guntis. Guntis nevar vēl joprojām nobalsot, tātad mutiski par. Paldies. Nākamais jautājums ir par 13, pret atturās nav, un balsojums mutisks. Nākamais jautājums par Saukas novada pašvaldības iestādes Rūķītis nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi Rūķīšu vadītājai Janai Bukovskai? Man jautājumu nav, paldies. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu nobalsot par nolikumu apstiprināšanu. Tātad, Gunti, mēs joprojām balsojam. Jā. Labi, tātad, Gunti. Pieņemat balsojam, tad es kliekšu. Pār, jā, Gunti, jā. Jā, par. Pār, labi, paldies. Tātad visi vienbalsīgi klātesošie deputāti pār. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums par Bitītes sējas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu nobalsot. Un vai ir kādi jautājumi vēl? Nav, tātad lūdzu arī nobalsot. Gunti. Arī par. Paldies. Tā, Jurģis vēl, jā, paldies. Arī vienbalsīgi par. Paldies. Nākamais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemes gabala Bumbiera iela 15, Mežvidis, Saugas pagasts, Saugas novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad ir bijusi izsole 548 kvadrātmetriem un par kopējo summu 7200 eiro. Lūgums apstiprināt izsoles rezultātus. Lūdzu nobalsot. Es par. Paldies, paldies, jā, labi, paldies. Gunti, varbūt pamēģini piespiest to atjaunošanas pogu, to bultiņu rimbulītu sanelīdz namējam. Pamēģināšu. Nu, pa jaunu varbūt vienkārši iet namējā, jā. Jo, nu, kā, ja tagad strādā bez aizturas Zoom sistēma, tad jau arī namējam vajadzētu strādāt. Vajag ielogoties un izlogoties, ja kā tas latviski iziet un ieiet namējā. Mēs varam pagaidīt kādu mirklīti. Nē, nu šis ir pārējiet uz priekšu. Pieņemam vārdisko balsojumu, ejam uz priekšu. Jā. Paldies. Nākamais jautājums ir par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvēta zemes gabala Zienu iela 7, Saukas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad zemes gabals 1404 kvadrātmetru platībā un tika nosolīts par summu 24 000 eiro. Lūdzu apstiprināt rezultātus. Es par apstiprinu. Paldies. Tad vienbalsīgi rezultāti apstiprināti. Paldies. Nākamais jautājums par ēdināšanas tarifu apstiprināšanu Sējas pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē Bitīte. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts un klāt pievienots arī pielikumā izmaksu aprēķins, kurā ir iekļauta izmaksu postaņi sekojoši, produktu izmaksas, attiecīgi tiešās izmaksas, kas ietver tādas lietas kā dezinfekcijas līdzekļus, kancelēs preces, amortizāciju un tā tālāk, un netiešās izmaksas. Un, attiecīgi, tas viss tiek saskaitīts kopā un dalīts uz porciju skaitu. Un tātad
Skolā iznāk šis cipars 1,58 eiro. Savukārt, tur aprēķins garāks, savukārt bitītēm 1,14 eiro, tā iznāk, Tie būs pārtiks produkti izmaksas. Jā, tie produkti. Ir lielāks kopā. Jā, attiecīgi, un šobrīd darbiniekus tātad atalgojums tiek un tajā iekļauts. Jā, siltumi tiek sekts no pašvaldības budžeta. Lūgums atbalstīt. Vai mēs vienkārši šeit lēmuma projektā nav paši tarifi un nav arī minēts par pielikumu? Vai tur jābūt atbilstoši pielikumam tādam un tādam numuram, vai tā summa ir jāmina šeit? Atbilstoši pielikumam. Numur 1. Tad atbilstoši pielikumam numur 1, un tad aprēķins būs pielikums, ja? Tieši tā. Papildinām pirmo punktu apstiprināt ēdināšanas maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu numur 1. Jā, Krastīnas kundze, lūdzu papildināt. Pielikumā, jā. Lūdzu nobalsot. Paldies. Visi ir varējuši nobalsot sistēmā. Lieliski. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par papildus finansējumu piešķiršanu asfaltbetona seguma ceļu uzturēšanas darbiem 2021. gadā. Komitejās skatījāmies nepieciešamību Saukrastos asfalta tāto ceļu uzturēšanai, proti plaisu aizpildīšanai un arī bedrīšu lāpīšanai, tā var teikt, būtu vajadzīgi papildus līdzekļi. Tāpat arī šobrīd piešķiram dotāciju komunālajam servisam saistībā ar jauno novada zīmi uzstādīšanu uz ceļiem, uz novada robežās. Un šo summu mēs plānojam atgūt atpakaļ no valsts saistībā ar ATR reformu. Jā, jautājums. Es tur esmu tā kā ierakstījis. Lēmumā būtu korekti, no kurien mēs ņemam to dotāciju. Tas, ko valsts atmaksās, tur viss ok. No neparedzētiem līdzekļiem? Gatis, lūdzu komentāru. Vai mums šeit būtu jāparedz, ka tas ir no neparedzētiem līdzekļiem? Tā nebūtu vajadzība, jo ir piešķirta dotācija komunāla servisam un no pašvaldības līdzekļiem ir ietaupījums saistībā ar to, ka pašvaldība ņēma aizņēmumu. Līdz ar to tad papildus līdzekļu šajā pozīcijā nav vajadzīgi. Vajadzīgs ir lēmums piešķirt dotāciju. Neparedzot no kādiem līdzekļiem? Tātad mūsu dotācijai kopumā bija paredzēta gada sākumā summa, un mēs vienkārši paredzam, ka mēs no šīs dotācijas, tātad mums tur ir vēl atlikums, mēs no tās dotācijas arī vienkārši piešķiram mērķiem, kādam mēs piešķiram summu. Paldies, viss skaidrs. Jebkurā gadījumā es piekrītu Guntim un turpmāk būtu jauki, ja būtu šīs te mazās piebildes par finansējumu avotu, un tad nebūtu šādi jautājumi. Labi, paldies. Lūdzu, kolēģis ņemt vērā. Toms, nobalsot. Paldies. Par 13, vienbalsīgi. Paldies, atbalstam. Uz komunālu servisu vēl tad steidzam, kamēr vēl rudenis tepat aiz loga jau ir atrast īsto brīdi minēto darbu veikšanai. Nākamais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanai dalībai orientēšanās sacensībās sagatavots lēmuma projekts.
Lūdzu, ir kādi iebildumi? Varam nobalsot. Lūdzu, nobalsot. Es esmu ierakstījis tā kā komentāru, vai par viņu mēs nerunājam? Neredzu, godīgi sakot, šo komentāru. Tā, es rakstīju komentāru. Varbūt, ka viņš nav pievienots, tur jāpiespiež poga ir pievienot, tad... Vajadzētu tā kā būt, man pašam parādās. Man nerādās. Ir jāuzspiež poga iesniegt, nevis pievienot. Kolēģi, nedaudz atkāpīt, ja? Izlasot juristas atzinumu, es saprotu, ka ar juristas atzinumu, ka iziet no noteiktās kārtības, mēs nevaram, kaut gan agrāk tā ticis darīts. Pieļauju, ka pozitīvu lēmumu nevaram pieņemt, jo saskaņā ar stingro budžeta plānošanu naudu 21. gada budžetā nav paredzēta, jo pieteikumi bija jāiesniedz līdz 20. gada 1. novembrim. Ja nav finansējums, nevar būt pozitīvs lēmums. Izskatās, ka kļūda datumos par atrašanos sacensībās. Kā lemt? Tāds bija tas mans komentārs. Jo tur ir uzrakstīts, ka viņi atrodas no 12. augusta līdz 5. augustam. Vai tas bija iesniegumā? Iesniegums nebija. Vai mani sadzirdēja? Jā. Es zinu, ka es iestājos iepriekš reiz par pilnu atbalstu, bet tagad izlasot juristus komentārus, domāju, ka mēs vispār nedrīkstam atbalstīt. Lai cik dīvaini neliktos. Pie kā paliekam? Jā, pirmkārt, tajā datumā tur tiešām, kurš gatavoja lēmumu projektu, tur datumos tiešām figurē no 12. augusta līdz 5. augustam. Tur nebija līdz kādam 15. ticamākais. Līdz 15. jā. Es pārbaudīšu. Jā, un jā, mēs esam pieņēmuši noteikumus par līdzfinansējumu piešķiršanas kārtību, kurā ir paredzēts, ka pretendenti iesniedz rudenī gatavojot budžetu savus pieteikumus finansējumu atbalstu saņemšanai nākamajam gadam, kurus tad izskata uz nākamo gadu un iekļauj budžetā vai daļēji iekļauj vai neiekļauj. Tā pašā laikā mēs komitejā runājām par to, ka šī kārtība, protams, ir laba, lai konceptuāli plānotu izdevumus un to summu, kas vispār tiek piešķirta šāda veida atbalstiem, lai to sadalītu uz visiem pretendentiem līdzīgi, vairākā vai mazākā apjomā. Tā pašā laikā mēs redzam, ka, kā mēs runājam komitejā, ka parādās neparedzēti izdevumi arī pašiem, vai tie sportisti vai kā citi mūsu iedzīvotāji, jo ne jau visu var plānot uz visu gadu. Protams, ka faktiski jāpiekrīt šobrīd arī juristu sniegtiem atzinumam, ka tas varbūt ir novēloti saņemt šis iesniegums un tā tālāk. Par šo mums arī bija ļoti garas diskusijas komitejas sēdē. Jā, šeit droši vien jāpieņem lēmums balsojot, un kā mēs runājām, ka mēs varētu septembra komitejā izskatīt arī precizējumus šajos te noteikumos par finansējumu atbalstu saņemšanu un tos tad ņemt vērā pie jaunā budžeta izskatīšanas un arī pie darba nākamajā gadā. Es atvainojos komentārs, tātad iesniegumā esot tas 15. augusts, iespējams kļūda no Puķītes pašas. Tātad mēs tur neminām nekādus vārdus. Jā, varbūt mēs varam šo te pārnest uz ārkārtas domas sēdi, kas plānot pirmdien. Noskaidrot, kas tad tur ir līdz galam. Datums tātad tur bija noteikti, es domāju, tur bija 15. datums bija, un es varu to arī pārbaudīt šo sistēmā. Jautājums faktiski pēc būtības ir, ka mēs tā kā nedaudz pārkāpjam šo kārtību izskatīšanas, piešķirot gada vidū šādu te atbalstu. Ļoti pareizi minēja, ka es nesaredzu reāls iespējas paredzēt uz otram gadam faktiski uz priekšu kalendāru, jo tas ir daudzos sporta veidos atkarīgs gan no
kvalifikācijas rezultātiem, gan no citiem apstākļiem. Jā, iesniegumu atvaino Jurģis, to pārtrauc arī 15. augusts no līdz 12. 15. augusts. Konceptuāli mums vajag meklēt veidu, kā mēs varam akceptēt arī gada vidū šādus pieprasījumus. Lūdzu, kolēģi, tad varbūt vienkārši iesniegumā 12.15 ir sagatavots lēmuma projekts kā kompromisa variants, kas arī bija komitejā lūdzu deputāts izteikt viedokli balsojot, neejam tālāk un ņemam šo par piemēru septembrī skatot komitejās jaunos noteikumus par finansējumu izskatīšanas kārtību un varbūt nekļiem šobrīd tam laiku. Jā, kolēģi? Labi. Lūdzu, tad nobalsot, kas vēl nobalsojuši. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 13, tātad 280 eiro apmērā atbalsts ir piešķirts. Paldies. Nākamais jautājums par adresu piešķiršanu Kalnavijas Loja. Tad ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt īpašumu ar kadastru numuru 809200600370 un dzīvojamās mājas jaunbūvē Kalnavijas Loja, Sejas pagasts adresi. Lūdzu, nobalsot. Liena, Raivo. Paldies. Par 13 adresi piešķirt. Nākamais jautājums par grozījumiem iekšējos noteikumos Sejas pamatskolas nolikums. Lūdzu, vai skolas direktori kādu komentāru arī var sniegt par grozījumu būtību? Viņa nevarēs, jo viņa turpat, kur Oksā. Jā, pareizi. Tātad. Es domāju, ka tas ir nevis domāju, bet es tā kā skatījos saistīts ar sporta centru. Jā, tieši tā. Jā, tad varēs juridiski skārtot tālāk. Jā, tātad nolikumā izmaiņas saistītas ar Saukas Sejas pamatskolas un Saukas, atvainojos, Sejas skolas sporta centra pievienošanu. Un Sejas sporta centra apvienošanu. Jā, lūgums atbalstīt. Liena kā skolas darbinieks nevar izlemt vēl, vai ir gana labi. Ja Liena strādāja gan sporta centrā, gan skolā, un tagad nevar. Nē, es esmu par, bet man vispār nerādās tie arī pirmīt bremzējās tie projekti, kad neprādās podziņi, ka var nobalsot. Arī palaidu to atjaunošanu. Jā, es palaidu, tāpēc arī abas reizes es bremzēju. Jā, paldies. Bremzē viss kārtībā aizgāja, atvainojos. Paldies. Tātad par 13 vienbalsīgi. Nākamais jautājums par iestādes pašvaldības aģentūras, Saukastu veselības un sociālās aprūpes centras vadītāja iecelšanu. Tātad ir notikusi reorganizācija, faktiski ir likvidēta SIA Saukastu slimnīca un izveidota pašvaldības aģentūra Saukastu novada veselības un sociālās aprūpes centrs. Un šai aģentūrai no 2. oktobra ir plānots arī pievienot pašvaldības iestādi sociālās aprūpes māja. Un uz jaunās aģentūras vadītājas amatu vai direktora amatu tika rīkots konkurss, un kura rezultātu izvērtēšanai tika izveidota arī komisija, kurā bija Saukastu novada domes administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības vadītāja Evita Baumane, komitejas sekretāre Eleva Siļeva, personāla speciāliste domes, komisijas locekle Sijā Limbaša slimnīcas valdes locekle Gunta Ozola un sociāla dienesta vadītāja Kristīna Mozga un administratīvās nodaļas vadītāja juriste Vita Spitāna.
Tātad tika apkopot rezultāti un atbilstoši punktu sistēmai, kas kopumā bija 26, ir sagatavots lēmums virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai Saukas novada pašvaldības aģentūras Saukas novada veselības un sociālās aprūpes centra direktora amatam Santu Ansāņu. Deputātiem bija arī iespējams stundu pirms domas sēdes tikties ar šī amata kandidāti, uzdot jautājumus, izrunāt esošo situāciju, nākotnes vīziju medicīnā, sociālās aprūpes jomā, dažādu pakalpojumu sniegšanā, pakalpojumu uzlabošanā, kāds varētu būt nākotnē. Saprotam, ka šis ir ļoti atbildīgs arī un svarīgs pakalpojums, un tie ir virkne pakalpojumi, kā tiek sniegt šajā iestādē, kas skar faktiski mūs visus, jaunus, vecus, vesels un slimus. Un veselības nozarē, protams, ka valstī arī ir īpaša situācija, tāpēc arī mums bija, jāsaka, interesanta un saistoša saruna ar vadītājas kandidāti. Jā, vai šobrīd vēl būtu kas sakāms arī pašai kandidātei? Jā, paldies jums par doto iespēju iepriekš izstāstīt par savu redzējumu, par problēmu situācijām vispār. Un, protams, kā jau es minēju, mums pārnās, kad ir ļoti svarīgs šis pašvaldības skaidrais pasūtījums, lai mēs zinām, uz ko mēs ejam un ko pašvaldība no mūsu gaida. Tā, paldies jums. Lūdzu. Revo? Jā, par cik mēs esam arī Facebook tiešraidē un kāds arī varbūt mūs skatās. Pirmkārt jau apsveicu Santu ar izvirzītu kā galveno kandidātu šim amatam. Un otra lieta aicināt arī iedzīvotājus pievērsties un iepazīties ar slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem. Varbūt ir kādi ieteikumi vai kas, rakstīt komentāros, lai mēs visi varam lasīt un izmantot slimnīcas piedāvātos pakalpojumus. Paldies! Paldies, Raivo, jā, paldies. Lūdzu, vēl deputāti? Jā, Guntis. Jā, paldies, protams, Santai par iepriekšējo stundu, kur viņi veltīja stāstam. Es arī aicinu atbalstīt Santas kandidatūru un novēlēt viņai ne šai vieglajā postenī tādu radošu darbu, lai viņai veicās. Es par. Un aicinu. Paldies, Jurģis. Paldies jums, jā. Jurģi, nedzirdam? Atvainojos, jā. Protams, arī es vēlos Santai pateikt paldies par jau ieguldīto darbu un novēlēt veiksmi arī turpmāk šai noteikti nevienkāršajā amatā un vairāk iesaistīt arī mūsu pārējos deputātus, lai tad mēs kopīgi arī varētu attīstīt šo nozari un strādāt iedzīvotāju labā. Paldies! Paldies jums liels par atbalstu, par labiem vārdiem, un es ļoti ceru, ka šī iestāde ar jūsu atbalstu un jūsu ierosinājumiem un idejām attīstīsies un novada iedzīvotājs būs ieguvējs. Paldies jums! Paldies! Vai vēl ir kādi jautājumi? Paldies, cienījamie deputāti! Lūdzu balsot par Santas Ansāņu apstiprināšanu par pašvaldības iestādes pašvaldības aģentūra Saukastu veselības un sociālās aprūpes centras vadītāju no 2021. gada 25. augusta. Lūdzu nobalsot. Paldies. Par 12 nepiedalās Santa Ansāna. Lēmums pieņemts. Paldies. Paldies jums, jā. Ziedi studijā. Kur ziedi? Jā, diemžēl. Zums kaut kā neļauj pasniegt tā uzreiz. Šeit Liena sūta ziedus. Liena, paldies, liels, jā. Paldies. Ir varianti.
Jā, te var izteikt savas emocijas ar dažādām ikonām. Paldies jums par balsojumu, paldies par atbalstu. Jā, šis tiešām ir pietiekoši komplicēta. Šī veselības aprūpe, sociālā aprūpe ir tiešām ļoti komplicēta nozara, un mums visiem tai būs jāpievēršās ar vien vairāk un jādomā, kā labāk un ko mēs varam atļauties un kā to izdarīt. Paldies! Sveicam tātad, un nākamais jautājums. Par Saulkrastu novada augstas detalizācijas, topogrāfiskās informācijas, datu bāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, uzdots par pienākumu attīstības nodaļas nekustamā īpašuma speciālistam līdz 13. oktobrim sagatavot deleģēšanas efektivitātes izvērtējumu un iesniegt izskatīšanai Tautsaimniecības attīstības un vides komitejā atzinuma sniegšanai. Mēs uzvaram vienam cilvēkam, šeit nebūtu vajadzīgi tomēr, 2 cilvēki, kas izvērtē, vismaz tomēr 4 acu principus. Šeit varētu būt nekustamā īpašuma speciālists no Saulkrastiem un no Sējas. Pietiek ar vienu normu, un mums nav nekustamā īpašuma speciālists. Bet var jau, protams. Labi, lai speciālists izvērtē, tad arī komitejā skatīsim. Un komitejā gaidām ziņojumu. Lūdzu nobalsot. Paldies! Lēmums pieņemts par 13. Nākamais jautājums par saistošiem noteikumiem par Saulkrastu novada domes saistošu noteikumu publicēšanas vietu precizēšanu. Vita, kas mums būtu jāprecizē? Ar šiem precizējumiem mēs nosakām to, ka iepriekšējie noteikumi gan Sējas, gan Saulkrastu zaudē spēku. Pēc būtības tas izriet arī no apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, kas noteica, ka saistošie noteikumi ir spēkā līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ņemot vērā noteikumu. Jā, bet ministrija gribēja, lai mēs šeit arī paredzam atsevišķi to noteikumos, jā? Tieši tā, mēs nosakam pārēju no viena tiesiskā regulējuma uz otru. Lūdzu, nobalsot. Paldies. Par 13. Tad vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums par īpašumu zemes ierīces projekta izstrādi Olīši, Jūras prospekts 26. Lūdzu, Arti, īsti komentāri par šo. Tur ir tā, ka īpašums jau ir pārdots ar 2400. Mēs izstrādājam ierīcības projektu nesen, bet zemes īpašnieks ir izteicis vēlmi piepirkt vēl nelielu zemes gabalu klāt, un līdz ar to pārbīdās vienkārši iekšējā robeža. Jā, paldies. Lūdzu nobalsot. Jautājumu vēl kādu? Paldies. Par 13 lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par Saulkrastu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu apstiprināšanu. Tātad ir informatīvi. Pirms ATR reformas bija Saulkrastu sadarbības komisijas civilā aizsardzības komisija, un teritorija bija noteikta, kurā ietilpa Saulkrasti, Ādaži, Carnikava un Garkalna. Tātad šobrīd pēc ATR ir Saulkrastu novadām ir pašam sava civilā aizsardzības komisija jāveido, kurā ietilps bijušais Sējas novads un Saulkrastu novads. Tad kopā veidojot Saulkrastu novada civilās aizsardzības komisiju. Jā, šeit viens pacēls roku, lūdzu. Jā, man tomēr liekas, ka šeit vajadzētu precizēt, bet es saku, es nepretendēju uz vienīgo taisnību, bet ja atceros, tas saskaņā ar likumu komisiju
komisiju vada, jā, domas priekšsēdētājs, bet vietnieks ir Vugdu pārstāvs. Šeit ir kā minēt trīs vietnieki Vugdu un 2 priekšsēdētāji vietnieki. Vai šeit nevajadzētu tomēr noteikt, ka šis Vugdu pārstāvs ir pirmais vietnieks un kad mēs esam tikai vietnieki, jo tur tā varēja noprast, ka ja kaut kas, tad komisijas darbu uzņemās Vugdu pārstāvs. Sanita, vai tu mūs dzirdi? Sanita gatavoja lēmumu, protams, sazinājās arī ar... Šeit nevajadzētu daudz papildinājumu. Manā ieskatā šeit vajadzētu noteikt, ka Vugdu pārstāvs ir pirmais vietnieks un es ar Liepiņkungu esam vienkārši vietnieki. Labi, tad tā arī darām. Es nezinu, bet... varēsim pēc tam precizēt. Nosakam, ka pirmais vietnieks un jā. Šeit arī rakstīts ir, kad Vugdu pārstāvis pilda komisijas priekšsēdētāja funkcijas prombūnas laikā. Tā kā droši vien, ka tas arī nosaka, ka viņš ir pirmais vietnieks. Vai ne tā? Ok, var arī tā palikt. Jā. Jā, ok. Man liekas, ka... Jā, un par to Mežini. Tur tāda priekšlikums bija vienkārši rakstīt Mežinis, ņemt vākā vārdu, uzvārdu, jo pēc pēdējās tikšanās reizēs izskanējušās informācijas Mežinis strādā pēdējo mēnesi mežniecībā šajā. Varbūt man būtu priekšlikums vienkārši, kad Rīgas reģionā virsmežniecības deleģēts pārstāvis. Jā, tieši tā. Krāstīņas kundze, tu mūs arī dzirdīji. Tātad 13. Jā, ļoti labi. Un pie komisijas sekretārs varbūt tur varētu, pat cik tur palikusi tukša vieta, tad administratīvās nodaļas nozīmēts. Vai pašvaldības policijas jautājums? Atstājam varbūt to administratīvo nodaļu, lai... Labi, komisijas sekretārs administratīvās nodaļas vadītājs nozīmēts... Jā. Ja tā, jā. Māks kāda precizēt to vai to nozīmēt. Jā. Ļoti labi. Vai ir kādi iebildumi vai jautājumi? Nē, paldies, nav. Paldies, lūdzu nobalsot. Tad mums arī būs jālēm, mums ar citu, tad šis arī jāparādz budžetā. Mums ir jāizstrādā savs civilās aizsardzības plāns. Droši vien, ka tas ir ārpakalpojums, kur mums ir jāzinās ar Vugdu pārstāvi, kas koordinē civilo aizsardzību Latvijā par šī plāna izstrādi un jāsaprot, cik varētu maksāt, un viņš ir jāpasūta un droši vien nekavējoties jāizstrādā. Mums nav nemaz šāda plāna līdz šim bijis. Tas ir kopējais plāns, kas bija Ādaži, Garkalne, kā es teicu, Cernikavas Saukasti, kuru tā kā izstrādāja Vugdu pārstāvi. Šeit tagad būs jāprecizē kopā ar Sēju un Saukstiem šai teritorijai. Viņš jāpārstrādā faktiski, jā. Jāprecizē mūsu teritoriju. Jā, kolēģi, varbūt vajag tiešām paskatīties. Sējai ir pavisai svaigs viņš. Tikko vēl pirms šajā gadā apstiprināts Siguldā. Tā kā... jā, bet jums ir arī kopējas teritorija. Mūsu teritorijā, bet tur ir tiešām daudz lietas, kas ir tās formālās. 90% tur ir likums, ja? Ko neviens jauns pārkopēs. Vajag paskatīties, pavērtēt pašiem. Paldies! Paldies! Ņemam vērā. Tātad par 13 komisiju apstiprināta. Nākamais par saistošo noteikumu par Saukstu novada pašvaldības palīdzību audžu ģimenei atzīšanu par spēku zaudējušiem. Tad mums bija apstiprināti jaunie noteikumi, bet mēs nebijām izslēguši vecos, ja, Vita? Jā, situācija ir diezgan līdzīga. Es esmu pielikusi klāt priekšlikumos jaunu lēmumu projektu un precizētus noteikumus. Problēma ir tāda, ka ministrija sniedzot komentārus, kad tika gatavots lēmumu projekts, bija sapratusi, ka noteikumi jau ir stājušies spēkā. Tādēļ viņi ierosināja izstrādāt jaunus noteikumus un atcelt iepriekšējos. Bet par cik viņi nav stājušies spēkā, mēs varam precizēt un publicēt. Tad
Alise, lūdzu, tad faktiski iekopē iekšā tad pievienoto redakciju, ja? Vai mums tad vajag balsot par pievienoto atsevišķu un vēl par visu atsevišķu? Ervīns, lūdzu vēl. Es ļoti atvainojos, es laikam to roku atstāju tā. Jā, tur pacelt jau, tad es domāju, nopirkt jau. Es atvainojos, Alise, nedzirdējām kopā bija. Jā, būtu jābalso par priekšlikumu, jo tiek precizēts arī lēmumā. Tad, jā, tad, ok, tad šo anulēju. Tad lūdzu balsojam par priekšlikumu, kur ir sagatavots šis priekšlikums. Balsošana vēl nav palaista, es neredzu. Ir palaista. Par priekšlikumu. Māris. Paldies. Jā, un tagad par visu kopā, ja, Alise? Priekšlikums ir atbalstīts. Tu viņu iekopēs iekšā, vai? Jā, tagad viņš. Varam balsot par visu kopumā, ja? Jā. Lūdzu, par visu kopā nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Vienbalsīgi apstiprināt. Paldies. Un kā pēdējais darba kārtības jautājums par domas priekšsēdētāja atvaļinājumu. Tātad esmu iesniedzis priekšlikumu piešķirt atvaļinājumu no 16. septembra līdz 28. septembrim. Lūdzu papildināt darba šī lēmuma projektu ar punktu, ka domas priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā funkcijas pilda domas priekšsēdētāja vietnieks Ervīns Grāvītis. Tā, man jautājums. Jā, lūdzu. Tā, es visādā ziņā atbalstu priekšsēdētāju atvaļinājumu, bet atkal laikam es nav redzams mans lūgums vai ierosinājums. Ir redzams, jā, neredzēju. Es teiktu, ka vajag precizēt no tās pieredzes, jo par tiem papildu atvaļinājumiem ar 2 gadu nobīdi laikam nav pareizi. Un ja mēs pieņēmam 1.07. jaunu kārtību iekšējiem noteikumiem, tad tas nav tā, ka stājās spēkā ar 18. gadu, jo tur vēl ir tāds sen laika. Lai juristi vērtē, es nepretendēju uz autortiesībām, bet... Jā, es arī domāju, tur man šobrīd jau šim tas jāizskata, tas bija personāla speciāls sagatavotais viedoklis. Tur bija nianses, ja es atcerties par šo turpināšanu un neturpināšanu, bet jā, tad lūgums nobalsot vienkārši par šo termiņu no 16. līdz 28. un attiecīgi tad personāla speciāls savos, droši vien, es domāju, tas pārējais arī nav jāprasa tajā lēmuma projektā. Personāla speciāls jautājums ir atbilstoši normatīviem dokumentiem arī tur rēķinātās dienas. Labi. Nav deputātu uzdevums. Droši vien, ka deputātu uzdevums ir konceptuāli piešķirt atvaļinājumu. Ja, tad izdzēs Alis lūdzu laukā tās vienkārši ieraksta no 16. līdz 28. septembrim. Un papildināt punktu par aizvietošanu. Jā.
lūgums nepārprast, protams, kolēģiem. Es neiebilstu pret atvaļinājumu, bet man liekas, ka nav korekts tās atsauces. Un līdz ar to, ja ņem to atskaites punktu no 1. jūlija, tad tas atvaļinājums šobrīd septembrī būs īsāks. Piedodiet. Nē, ir jau... Lai izlēm, Normund. Par to tika skaidrībā ar ministriju no darba inspekciju un tā tālāk, ka kompensāciju izmaksāt nevar, ka turpinās atvaļinājums. Uz tā pat arī tika šis gatavots. Vai Jutai, kas ir papildināms? Jā, mēs vēlreiz... Jā, tagad ir normāli. Jā, mēs vēlreiz sazinājāmies ar darba inspekciju un par to kompensācijas izmaksāšanu. Tur tomēr arī mums konsultēja, ka jāievēro atlīdzības likuma 17. panta 3. daļa, respektīvi, kad izbeidzas pilnvaras un sākas atkārtoti pilnvaras, tad šo kompensāciju neizmaksā par neizmantotajām atvaļinājuma dienām. Par papildu atvaļinājumu dienām, tad jā, mēs noskaidrosim, vai tad var izmantot par 2018. un 2019. gadu, bet saistībā par to Liepiņa kunga komentāru par noteikumiem, mūsuprāt, noteikums stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā, un priekšsēdētājs rakstīs iesniegumu 24. augustā, tas ir uz šo brīdi, un līdz ar to arī piemērojam šo noteikumu, neatkarīgi no tā, par kuru periodu, teiksim, viņam tiek piešķirts atvaļinājums. Tas arī viss. Jā, paldies. Paldies, es sapratu. Paldies. Lūdzu nobalsot. Es atvainojos, es laikam pats tā kā nevarēju balsot, vai es varēju balsot visam. Kāds ir jurists viedoklis, vai es varu balsot par savu atvaļinājumu? Nevar. Tad es anulēšu balsojumu un tad lūdzu vēlreiz nobalsot. Paldies, balsošanas slēdzu. Par 11, atturās 1, nepiedalās 1. Paldies, paldies, kolēģi. Paldies, ar to arī domas sēdi šodien slēdzam. Tiekamies rīt komitejas turpinājumā par finanšu jautājumiem, un tad, kā vienojāmies, tad rīt 3 un savukārt domas sēdi par finanšu jautājumiem, tad pirmdien 3. Paldies, cienījamie kolēģi. Vai Lienai, kas jautājums vēl? Jā, man tā ziņa no skolas, kad skola ļoti grib to oficiālo lēmumu, kad sporta centrs tiek pievienots skolai. Oficiālu lēmumu, lai tas tāds šodien bija tāda piebilde skolā. Jā, tad ņemam vērā, un ja vēl kāds papildus lēmums vajadzīgs, tos pirmdien arī varam sagatavot. Lūdzu to administratīvo nodaļu tad ņemt vērā. Paldies, lūdzu, tad arī slēdzam Facebook tiešraidi.